Sveiki! Šī ir prezentācija par rūteriem. Vai zinājāt? Rūteru oriģinālais tulkojums no angļu valodas ir mašrutētājs. Ar mašrutiem rūteris strādā kārtīgi. Tātad, kas ir rūteri? Rūteri, ja, palīdz iegūt Wi-Fi vai sadala internetu uz vairākiem interneta kabeļiem. Rūteri, kā jau mazas kastītes, var atrasties ļoti daudzās vietās. Kā piemēram, var atrasties kaut kur uz galda, uz grīdas, uz galvas, uz mīklas un kaut kur vēl citur, ja zināt, pa ko es runāju. Rūteri arī mēdz būt dažādos izmēros, formās un krāsās. Kā var redzēt, viņi ir tiešām dažādi. Rūteri var būt dažādās krāsās, dažādos izmēros un var būt visādi dažādi. Bet galvenais, kas attiecās to dažādumu, ir tas, cik tālu viņu var vilkt. Jeb tas rādījus, cik tālu Wi-Fi signāls, Wi-Fi signāls iet. Jā, tādēļ dažiem rūteriem ir antenas un dažiem nav. Jā. Rūteri uzstādīt ir sarežģīta lieta, tāpēc tikai profesionāls spēj izdarīt ko tādu, ko tik sarežģītu, ko pat jebkurš normāls cilvēks nespēj izdarīt. Rūterus var arī novietot dažādās vietās. Not uz televizora, not uz galda, uz galvas, uz lampas, visur. Izņemot, bet ieteicams būtu nelikt rūterus vietās, kuras viegli uzkarst vai nenormāli augstas. Kā arī nenolikt, piemēram, kaut kur, kur viegli šļakstās ūdens, lai nesašļakstītu rūteri. Šeit es centos uzkonfigurēt rūteri pie savu datoru, bet man ir Windows 8 un viņš laikam automātiski visu izdarīja, vai arī es neko nezinu. Vai zinājāt, ka rūterus var izmantot jebkādi cilvēki? Jūs var būt kāds, kaut kāds, vēl kaut kāds, jebkāds. Un es, un jūs rūteri varat izmantot.